ik reiz, kad uzvelc tautas darbu, tas jau ir, tu ieterpies tajā latviskumā vai kā to precīzāk pateikt, un tu viņu nesā, tā kā svēta treipes, nevis ikdienas treipes, un tas tev var, uzliek kaut kāds pienākums un atbildība. Pastāst, cik ilgi tu jau dejo un kāpēc tu izvēlējies dejot un kāda vispār ir tā motivācija dejot? Dejot, pirmkārt, motivācija man nav vajadzīga. Dejojies no 2 gadu vecuma, tas jau ir 38 gadi. Es biju 9 svētkos. Bagātīga pieredze. Jā, tas ir dzīvesveids. Es pat neatceros, kā iesāku. Vienkārši aizgāju un dejoju. Man sanāca, man patika. Man otrreiz nav jāprasa, jāiet dejot, es eju, es gribu. Bet kā tu varbūt ieteiktu, kā citus motivēt dejot? Ar dejošanu ir tā, ja tu gribi, tu nāc un strādā, kam sanāk, kam nesanāk, kas padodas, kas nepadodas, ar vāru nekas nebūs.